šodienas tēma grēka nožēla. Grēka nožēlas tēma viņu, es nezinu, man liekas, ka vajag piefiksēt priekš sevi uz pāris punktus, jo tie ir dzīves un augsts jautājums galvā. Lai iemantotu mūžību, Jānis Kristītājs teica, atgriežaties no grēkiem, jo Dieva valstība to klāt pienākums. Visu pirms, viss kristietības sākums, grēka nožēla. Un it kā pa lielām mēs visu to zinām, saprotam, bet patiesība ir tāda, ka daudz to arī īsti nesaprot. Jo aprobežojos tikai to, ka, ja es sagrēkoju, piedod, un viss. Citiem pat nav, vienkārši piedod, un viss aiziet. Ja, un viss, bet grēka nožēla tā ir dziļa, nopietna tēma. Jo atgriežoties pie Jāņa Kristītāja, jau arī tas pats ir. Viņš saka, pienesiet pienācīgas atgriešanās augļus. Nu, ne jau burkāns, tur bumbieris un ābols un banāns, ne par to. Un par dārzņiem vispār ne par to, ja? Atgriešanās augļi, atgriešanās, vārds atgriešanās. Tie tikumi, kuri mums ir jāiemanto. Tie tikumi ir ļoti aktuāli un svarīgi gan šī dzīvē, un visu pirms jau tiesas dienā tikumu. Un tagad ir jautājums, kā tikt pie šiem tikumiem klāt. Kā mēs tos augus varam pienest? Kā jau es teicu, grēka nožēla. Jo tu no sevis izspiest neko nevari, jā, nu sviedrs varbūt, bet principā neko tu nevar izspiest no sevis. Tikums noteikti ne. Un grēka nožēla ir tādi punkti, ko es noteikti gribu, lai jūs piefiksējat priekš sevis. Pirmkārt, grēka nožēla ved mūsu pazemībā, iekšā visu pirms pazemībā. Un ejam vēl tālāk, grēka nožēla, tā ir tas ir stingrs lēmums, ļoti stingrs lēmums. Atceramies sevi bērnībā, kā mums ar stingriem lēmumiem bija, ja? Māma saka, izdara to, izdara šito, un tad tu vari ieslēgt multfilmu. Atceros, padomjas laikā 3 programmas, pa dienu tikai viena gāja, viens kanāls televīzijā, un tad kaut kāda multēma 5 minūšu garumā, un tad mēs to gaidījām un sapratām to, ka es domāju, daudz mans paudzes zina, kā tas ir, kad palaist multēm garām, kas vienreiz dienā tikai ir, jā, tā ir traģēdija, un vecāki uz to spekulē. Ja tu neizdarīsi to vai šo, aizmirstu televizoru, aizmirstu multenīti. Un mēs pieņemam stingru lēmumu, jā, mums līdz tam brīdim jānomazgā visi trauki, piemēram. Jānoslauk visi putekļi. Jāaiziet uz veikalu, pudeles jānodod. Nu, pienu mēs dzērām padomnies laikā, jā, un tā. Un mēs zinām, kāds ir tiem lēmumiem, bet iesim tālāk par visu šito te laicīgo un iecīgo. Tā kā mēs piedzīvojam grēku nožēlu, ka mēs nožēlojam savus grēkus, tad šeit vajag vēl dedzīgāku lēmumu pieņemšanu. Un lai tas būtu loģiski, mēs nedrīkstam aizmirst savus grēkus, lai pēc tam atkal nav jāuzkāpst tiem pašiem grēkiem. Un lai mēs stingrāk pieņemtu lēmumu, tas ir darbs ar savu gribas spēku, ar izpratni, atziņu, tas ir darbs. Pieņemt stingru lēmumu, tas ir darbs. Tas nozīmē to, ka tev būs jāpārdomā visā pilnībā tā rīcība, ko tu esi aplam izdarījis, lai to neatkārtotu. Jo, ja nav šī lēmuma, ja tu aizmirsti savu grēku, tu atkal sagrēkosi. Un tā nav grēka nožēla, jo grēka nožēla saistās vienmēr ar atgriešanās augļiem. Jānis Kristītājs teica, nesiet pienācīgas atgriešanās augļus. Tas ir ārkārtīgi nopietni. It kā maza lieta, ja, bet tas ir ļoti, ļoti nopietni. Nu, tas, protams, ka saistās ar savu grēku atcerēšanos. Arī Jēzus par to runāja. Atceraties to līdzību, kur bija par tiem parādniekiem.
ka atlaida parādu, un tad Dievs arī viņam atlaida, un viņš savam tuvākajam atlaida, un tad, kad viņš saņēma piedošanu no Dieva, tad savam tuvākajam viņš tomēr pieprasīja. Nē, tomēr man atdod, jā. Lai gan pats bija visvairāk parādā. Kas tāds ir? Dievs norāda, neaizmirstiet savus grēkus. Un viņš aizmirst, ka viņš pats bija parādnieks. Un Dievs viņu sodīja, neskatoties uz to, ka viņš jau grēkus bija nožēlos, ka viņš jau bija saņēmis grēku piedošanu. Un Dievs viņu sodīja, tāpēc, ka viņš tuvākajam nepiedeva. Tēvreizē jau arī ir teikts, ja piedod mums parāds, kā arī mēs piedodam tiem, kas mums pārdarīja, tuvākajiem. Tā kā paņemam kaut vai Abrahāms, sauksim, no vecās derības. Viņš neaizmirst nekad savu grēku. Tā kā viņš tuvojās Dievam, viņš jau piedzīvoja Dievu svētības, un viņš vienalga, kad iestājās par tiem cilvēkiem ticīgiem, ne tikai ticīgiem, bet arī par neticīgiem, par Sodomu, ja? Lai apžēlojās Dievs. Viņš tur tā kā sāka tirgoties ar vārdiem. Ko viņš iesāka? Nu, kā viņš sāka runāt ar Dievu? Pazemībā. Es esmu pelni un dubļi. Ordinālā teikts, jā. Es esmu pīslis, es esmu nekas, es esmu mēslu gabals, bet tomēr Dievs, es zinu, ka es neesmu Tevis cienīgs, bet tomēr uzklausi man, jā, un tā viņš teica, vai tiešām iznīcinās Sodomu, ja tur ir tik un tik tie ticīgie, piemēram, jā. Un viņš tā iestājās par to, it kā tie būtu viņa radinieki, tur Sodomīti visi, jā. Bet tur ir tas unikums, ka šis tikums, žēlsirdība, līdzcietība, viņš iemantojās tad, kad tu atgriezies pats no saviem grēkiem. Tad, kad tu dzīvo normālā grēka nožēlā. Tāpēc saku, tu nevari izspiest no sevis tikums, ne drosmi, ne ticību, ne žēlsirdību, ne ilgcietību, ne pacietību, ne izturību. Tu to no sevis nevar izspiest, kamēr tu nepiedzīvo garu nabadzību. Visu šo kalnu runu. Un tāpēc grēka nožēlē ir milzīga nozīme. Pretējā gadījumā mēs esam bezdarbnieki, ticīgie bezdarbnieki, jo kristīgajā vidē nedrīkst būt, pēc evaņģēlija nedrīkst būt cilvēks bezdarbnieks. Garīgi, tieši es domāju, jā, bezdarbnieks. Ka viņam nav ko darīt, un viņš tā kā runcis ir tā, pašapmierināts staigā un dzīvo. Ja tu esi grēka nožēlā, tev visu laiku būs šī grēka atcerēšanās, kur tu esi izdarījis, tā kā Dāvids saka, mani grēki vienmēr man acu priekšā. Iebs arī, es esmu pīsls, ja, no zemes ņemts, un Dievs to ar man runā, neskatoties, ka viņš ir tik svēti jau dzīvoja, Abrahams, Iebs, Dāvids, Jesei, ja, ieraudzīja savu netīrību, nešķīstību, neskatoties, ka viņš ir, tiešām Kristus pilnību, teikt, sasniedzis. Un Dievs saka, esiet nomodā vienmēr, jo jūs nezināt, kad tas kungs nāks. Ja? Nomodā esiet par savu veselu, ka negrēkojiet. Mums tam māca visam ko citu. Dievs tev ir piedevis, staigā švilpotams. Ja? Nekas tam līdzīgi. Ja tavu lūkšanas pamatā nav grēka nožēla, kā svētie saka, tā vispār nav lūkšana. Tā ir kaut kāda augstprātīga, patmīlīga, kaut kāda runāšana. Un Dievu tu nevar nolaist līdz savam līmenim, kaut kādam tādam drauga čomu līmenim. Dievs ir bijājums. Tātad grēka nožēla, vienkārši lietīt kā, ja? Grēka nožēla. Tas ir skarbais dzīvesveids. Tie ir cilvēcīgi skarbais dzīvesveids. Viena daļa kristieši saka, ko tu tur ņemies tiem grēkiem? Nē, tas ir skarbais dzīvesveids. Lai sevi turētu tālāk no grēka. Gan ēšanā, gan intīmajā dzīvē, materiālās lietās. Tā ir askēze galu galā. Un nopietna askēze. Nemitīga cīņa. Nevis vienreiz tu nožēloji, un tad ar grēkiem tu staigā visu nedēļu. Nē, nemitīgi sev jātur tīrībā Dievu priekšā. Un tā ir grēka nožēla. Skarbais dzīvesveids. Varbūt tev liekas maznozīmīgi tur pārēsties vai ēst to daudz. Tas nekas, ka man tur jau speķis pāri jostē iet, jā, vēl kaut kur vaidos speķis. Kāds tā domā?
Jā, izklausās smieklīgi, bet tepat laikā evaņģēlijs ļoti kategoriski pasaka, neapgrūtiniet sev ar ēdienu. Jēzus pats teica. Pāvils, kāpēc nevarēja dzīvot, viņš taču bija tā nosvētīts no visām pusēm garīgi. Pēters bieži badā, bieži gavēņos. Viņš pat gavēt negribēja, bet viņš bija badā šādā bieži vien. Viņš saka, es māku gan tā dzīvot, gan šitā māku dzīvot, gan pārticībā, gan nabadzībā māku dzīvot. Kāpēc viņš māku dzīvot? Tāpēc, ka viņš bija brīvs no savu vēdru. Viņš uzturēja savu ķermeni. Vai tu tā vari? Jautājums, ja? Pasties spoguli, tu redzēsi savu varēšanu. Spēķis karājās, tad skaidrs, ka tu netiec līdz. Maza lieta liekas, jā, protams, tas nav nāves grēks tāds, ja, ka tur Bet, ja mēs ticam Dievam, tad līdz galam un ar pilnu krūti. To arī Dievs māca, lai beigās ir tā, ka nedzīvoja ar sevi, bet Kristus manī, kā tas bija Pāvēlam. Un vēl jau vairāk pateikšu, priecīgo vēstu visiem pončikveidīgiem, izklausās skarbi pateic, bet tiem, kam ieliekais svars, priecīgā vēsts ir tāda, ka cilvēks, kurš tic normāli, kā tas vajadzētu būt pēc evaņģēlija, šai apustuliskajai mācībai ir jābūt slaidiem cilvēkiem. Jābūt slaidiem. Tas ir laika jautājums. Pat, ja tu esi slims, tāpat tavs ārējais izskats viņam ir jāpamainās. Tu nevari dzīvot bezatbildīgi un ēst kā pagatās, jo ir rakstīts nedzīvot pēc iekāriem un kaut vai. Un grēka nožēla, tā ir askējas, tas ir skarbais dzīvesveids. Cilvēcīgi tas ir skarbais. Neticīgiem tā vispār ir dumja lieta. Krustam vārds tai ģeķīgi, neticīgiem, kā ir rakstīts. Labāk šeit pamocīties, tā tīri, tā cilvēcīgi pateikt, labāk šeit pamocīties un iemantot mūžību, nekā šeit dzīvot uz urā, kaut gan maz jau tas sanāk, tev neviens neļauj tā dzīvot, kā smērēts. Un pēc tam vēl tur aiziet pazušanā. Pastamies ar Lācers, bagātais un Lācers. Viņš zināja šos priecības, viņš bija gatavs, viņš bija pateicīgs Dievam par to, kas viņam ir. Veselība nav, izsalts, naudas nav, viss ir slikti, Viņš bija pateicīgs Dievam. Viņš saprata, ka šeit viņš šķīstās no grēkiem un labāk šeit pamocīties, nekā mūžīgi pavadīt mocībās, ciešanās. Evaņģēlijs ir skarba vēsts, bet tāpat laikā tā ir priecīga vēsts, tāpēc, ka tas dod mūžības garantiju. Tavi pūliņi tiks atalgoti, tad, kad tu izlaid kādu ēdienreizi, tas tiks atalgots. Tad, kad tu cīnies ar savu grēku kaut kādu, kurā bieži krīti, tu tiks atalgots. Ar tādu atalgojumu, ko acis nav redzējis un auss nav dzirdējis. Es nezinu, kas tāds ir, bet tas būs baigi īpaši kaut kas labs. Bet rezultātā ir jābūt tā, ka tev vairs neinvestē ne atalgojums, ne elde, ne dzīvība, bet vienkārši mīli Dievu. Kā jau es teicu, tie 3 posmi sākumā tu seko Dievam, lai neaiziet uz elli, un tas ir grūti, un tu mocies tā kā vērks apmēram. Pēc tam jau tu paliec gudrāks, jau ir kaut pieredzi, un tad jau tu tā, atalgojums būs, kāpēc vai ne. Un pēc tam jau, ejot šo šauro ceļu, tu vienkārši mīli Dievu. Un tas ir normāli. Tas nav tā, ka tev uzreiz būs jāmīl Dievu, neatkarīgi tur, kas ir apkārt un kas tavā dzīvē. Tas ir posms, kurš mums visiem ir jāizdzīvo. Tas ir tīri dabīgi, tāpat kā tikums iemanto, tas ir dabīgi, nevis tas, ka tu tur sasprindzinājumi kaut kādu vingrinājumu uztaisīji un tagad baigi drosmīgais esi. Tu nevar būt drosmīgs, ja tu dzīvo grēcīgu dzīvesveidu. Es runāju tieši par to drosmi, kas ir Bībelē teikts, ka tu esi bezbēlīgs. Tas, kas ir pilnajā Bībelē rakstīts Tobijas grāmatā, ko tie par 7 dēliem policē, ļoti interesanti, kā viņi izciet Kristus dēļ, principā, Dievu dēļ, izciet mocības un iemantoja mūžību. Tur ir drosmi. Mums jau uzreiz būtu zvans draudzē, lūdziet lēmu, tad kā apšo lapi, jau trepi, jau briesmas tuvojas, Tā vispār nevajadzētu būt kristīgiem cilvēkiem. Tu esi brīvi, tev jābūt brīvam. Tas, ka tu zini šo patiesības mācību, tas jau dod brīvi. Tas nekas, ka tu vēl neesi tādā praksē, kad nedzīvoja vairs es, bet Kristus, bet tas jau dod brīvību. Sākumā ir grūti, Pēc tam tu saproti, ka tiešām Kristus jūks ir viegls un labs. Tātad nemitīga cīņa, skarbais dzīvesveids. Šeit mēs varam pielikt klāt sportu,
nerausim no Bībeles, jā, ārā pantus, ja, kad sports un miesas rūdīšana maz ko dara, tur nav teikts, ka viņš neko nedara. Maz dara visticamāk tēviem, jo viņi jau ir atzisuši pret pasauli, pret grēku, pret visu netīravo un nešķīsto, viņi ir kā augsti, ja. Nu, mēs varbūt labi, ja esam karsti, vismaz esam cīņā pret grēku, ja esam grēku nožēlā, dzīvojam grēku nožēlā. Un Dievs mūs aicina nedzīvot pēc miesas iegribām, pēc iekārēm. Tas nozīmē, tu jau būt sportiskam cilvēkam. Pat, ja tu jau esi vecs krabis, apsties, ko vecs cilvēki dara. Kaut vai minimums. Ja tu esi jaunāks, tad batutu izmanto, var palēkāt ar bērniem kopā, veselībai ļoti labi. Krosu skrien, kaut kādā sportos sekcijā, nodarbībā, vienalga izvēlēs pēc savu. Jā, bet sporto. Tāpēc, ka ir vieglāk sēdēt mājās, kas ir vēderi. Iekāra tev vienkārši saka, sēdi mājās. Kas tāds ir iekāra? Nedzīvot pēc iekārām, ir pavēle, dzīvot grēku nožēlā. Un iedomājieties, pirms mēs nākam pie Dieva, pirmais, kas ir grēku nožēla. Šo te es varētu vispār neko nestāstīt. Bet tad, kad cilvēks, es pieļauju, ka mēs jau dzīvojam grēku nožēlā, ir daudz jautājumu, kā to darīt, ja? Tad mēs varam runāt daudz dziļāk un pastiprinātāk, tā kā Jēzus saviem mācekļiem jau stingrāk runā. Bet parastai tautai teica, ejam negrēko vairāk. Jo tu jau nevar pateikt cilvēkam vairāk, ja viņš nepraktizē grēku nožēlu. Ko tu viņam pateiks, viņam tumša bildi, viņš vispār nezina, ko nozīmē iet pret sevi, ja? Cilvēcīgi, pret savu grēku, pret savu lietnību. Un es uzskatu, un jūs paši pārliecināsieties, ja jūs esat kaut vienu reizi izlasījuši jauno derību, ja? Kristietim ir jāsporto un punkts. Jo tas maina arī galā tā veidienu karti. Pat neticīgi cilvēki paņem šo vienu patiesību un pasties viņu savādāk ēd. Ne jau tāpēc, ka viņi tur sevi spīdzina, vienkārši tīri dabīgi. Tā arī tikumi. Tad, kad mēs dzīvojam grēku nožēlā, tu iemanto tīri dabīgā veidā tikumus. Tu esi līdzcietīgāks, žēlsirdīgāks. Tu nekad tuvākām nepārmetīs, nenonicinās, tāpēc, ka tu redz kāds pats esi mēslu gabals, kas neatbilst evaņģēlijas standartiem, Dieva vārda standartiem. Kā tu varēsi uzdrošināties tuvākam pārmest un kaut ko tur nonicināt un pazemināt? Līdz ar to dzīvot grēku nožēlā arī izmainās. Cilvēks iemanto principā darba tikumu. Ja tu pret darbu attiecies kādreiz, kā tik kaut kā, un gaidīt lielo algas dienu, tad tagad vienkārši tu strādā, disciplinējies, jo slinkums arī aiziet projām. Ja mēs dzīvojam grēku nožēlā, slinkums iet projām. Un nevis tas, ka tu tur kaut ko īpaši tur saspridzināji Dievu. Zin kā, mūsdienas kristīgā vidē, ko es esmu dzirdējis, ļoti raksturīgi. Dievs palīdz iet šo šauro ceļu, it kā izklausās pareizi, ja? Bet kad tu pasties tos cilvēku, tur izrādās, kad ir tā, Dievs, es sēdēšu dīvānā, bet tu darbojies pie manis, Dievs, jo es jau neko nevaru, bet tu, Dievs, darbojies mani, tā izklausās zemtekstā. Mūsdien ticīgi, ka viņi lūdz, Dievs palīdzi, iet šo šauro ceļu, palīdz man tik no šitā grēku vaļā, un tad ir jautājums, ko tu pats? Es jau nevaru, cilvēkam nav iespējams, jo ir rakstīts, izrauju pantu no Bībeles, te jau nav iespējams, ja cilvēks neiejaucās, ja Dievs neiejaucās, ko tad cilvēks tev izdarīt, ja? Un viņš tā kā Dievu uztais pa pakalpību, bet ar gudriem vārdiem. Dievs palīdz, es gribies šauro ceļu, it kā viss gudri skan, pats ko, kad pats sāksi aizliegt sevi un krustu ņemt. Ja tikai visu laiku Dievs, 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 kas tas tā pa pozīcija? Mūsu kristīgā vidē, es esmu to ievērojis, ka spekulē. Un reāli sanāk tā, ka tie kristieši ir tādi bezdarbnieki bībeliski. Izskan priecīgā vēsts, ja? Ar ko sākās gan visai priecīgi, bet pēc tam viņi ir reāli priecīgi. Praktizējiet grēku nožēlu, jūs redzēsiet dzīvesveids, dzīves kvalitāte mainīsies. Varbūt ārēji tie apstākļi tur nebūs tādi, ja, tā kā gribētos varbūt, bet tavā sirdī būs miers pirmkārt. Un tev būs darba prieks, tikums tāds, un tu vienkārši strādās savu darbu, tu neies uz darbu, teiksim, tur kaut kādiem kreisiem nodomiem, kad tik kaut kā izlieferēt, tur pālēties vai kaut kā, tu ies un normāli strādās, Tāpēc, ka darbs arī attur tev no grēcīgām fantāzijām, jo grēku nožēla jau nav tikai ārējais. Tas disciplinē tavu dvēseli.
Tātad cilvēks caur evaņģēliju iemanto darba tikumu, caur šo grēku nožēlu. Darba tikums, viņam attieksme pret darbiem, ir normāli. Vairs nav tā, ka tur jāmēģina kaut kur nohalturēt, kaut kur pasēdēt, kaut kur paslinkot, vienkārši ejam strādā un viss. Tā. Kas vēl ir ar grēku nožēlu? Grēku nožēlā dzimst lūkšana, normāla bībeliska lūkšana. Neticiet, praktizējiet. Kādā veidā dzimst, tad, kad tu cīnies ar šo vienalga kaut kādu atkarību savu vai kaut kādu iekāru, jo ir reizēm tā, ka mēs mierīgi, un tad uznāk tāda vētra, liela vētra uznāk, un tu nevar saprast, vai gribās kaut kāds grēcīgs rīcības darīt, vai fantazēt, vai kaut ko. No šī brīdī, izteikti, protams, dzimst lūkšana, Dievs, es negribu šito, bet es jūtos tik nevarīgs, es nevaru atturēties, ko man darīt, ja? Un tā viens no veidiem, kā jau es tev minēju, iet sportojiet, iet vienku reizi krosu noskrieniet kaut vai. Kaut vai kā minimums. Cīnaties. Vienā rakstvietā ir rakstīts izvairieties, ja? Citā vietā rakstīts cīnaties. Kurā brīdī kas, to tu pats zinās, jo tevī mīt Dievu gars, ja vien tu tici Dievam. Tā ir ticība, nevis tā, ka tu kā svētā, Dievs palīdz man iemantot šo tikumu, palīdz man uzvarēt šito netikumu un vēl kaut ko, kas tāds ir, Tā ir bezkaunība. Tā saucās bezkaunība. Riebīgi, pretīgi, bezkaunīgi, jo ticīgam cilvēkam nevajadzētu būt bezkaunīgam. Viņam vajag būt patiesam, ticīgajam, nevis patiesi bezkaunīgam, ka visu spekulē uz Dievu un pats neko nedara. Dievs saka, ja tu gribi man sekot, aizliedz sevi. Es negribu aizliegt sevi. Dievs palīdz, jo tu esi pats teicis, ja sāk kaut kādas manipulācijas ar viņu pašu vārdu Dievu izrīkot. Ja? Kad Dievs teica, ka bez manis jūs nevarat nenieku, jūs sākat manipulēt. Es nevaru ne aizliegt sevi, ne krustu paņemt, un tas sākās manipulācijas. Dievu uztais pa vainību, ka viņš tev neiejaucās tavā dzīvē, un tev pendeli riktīgi nav iedevis. Ja? Kas tāds ir? Bezkaunīgi, tā nedrīkst darīt. Mums jābūt paklausīgiem Dievam. Jo ticība ir paklausība. Tātad šeit dzimst lūkšanas. Arī par tuvākiem, tāpēc, ka tad, kad tu redzi sevi, piedzīvošo garu un apdzību, tev būs cita attieksme par tuvāko. Un tu būsi spējīgs lūgt par tuvāko. Nevis tāpēc, ka kāds teica, palūdz, ja tu šis ticīgs lūdz par tuvākiem. Ne, tev ir dabīgi, tas būs normāli dabīgi. Ja vien tu turies pie pirmā pauša, mīli Dievu, mīlēt Dievu, tas nozīmē būt paklausīgam viņam, aizliegt sevi un praktizēt krusta dzīvi. Un tad, kad tu piedzīvo šo garu un apdzību, tev būs vieglāk lūgt par tuvākiem. Tāpēc, ka tu ieraudzīsi pirmkārt viņā sevi, kāds tu lūgraksts bija. Tev ir līdzjūtība, tu vari saprast viņu, un tu vari viņam palīdzēt gan ar vārdiem, gan lūgt. Varbūt arī kaut ko citu palīdzēt. Maisījums panest, līdz mājām tur runāt evaņģēliju. Tu vienalga kaut ko palīdzēt var. Līdz ar to tev nebūs nosodoša attieksme pret tuvāko. Nekādā gadījumā viņi nedrīkst būt. Ja mēs paklausām pašu tas, ko es saku, šo grēku nožēlu, un dzīvojam pilnvērtīgi, tā kā Dievs mums pieprasa šo grēku nožēlu, ka nesam šos atgriešanās saules, viņi vienkārši dabīgi būs. Mums ir jāpraktizē ticības dzīve. Līdz ar to tu būsi dāsns, mīlēs tuvāko, jo visa bauslība arī ir uz šo te 1. Jāņa vēstulē, tur arī tāda vārda ir no 1 līdz 9. Kas teica, esot gaismā un ienīst savu brāli, ir vēl aizvien tumsā. Kas mīl savu brāli, paliek gaismā un piedauzības no viņā. Bet kas savu brāli ienīst, ir tumsā. Redzi, te jau ir tas, ja tu neesi grēku nožēlā, tev būs viegli tuvākam būt, pret tuvāko negatīvām, ienīst varbūt tā. Kas tāds ir, tas vienkārši tas, ka tu neesi grēku nožēlā. Tu nepraktizē grēku nožēlu. Tas jau nav tā vienreiz atgriezies un visu un aizmirst. Ja tas tā būtu, tad nebūtu tie brīdinājumi. Arī Pāvils teica, atceramies, viņš saka, neizved Dievs žēlastību, un es neesmu pat cienīgs saukties par apostuli. Es esmu kā nelaikā dzimušies. Kāpēc viņš tā saka? Viņš atcerējās savus grēkus. Viņā bija šī pazemība saglabāta. Kaut vai par Pāvilu runājot.
Un ja mēs aizmirstam grēka nožēlu vai nepraktizējam vai aizmirstam savus grēkus, tev būs grūti tuvāko mīlēt. Un tu jau staigā tumsā. Redz, kā tas viss saistīts ir, jā. Jo, ja tu staigā tumsā, loģiski, kas nozīmē staigāt tumsā, dzīvot bez grēka nožēlas, ticēt Dievam, bet bez grēka nožēlas. Te ir, jā. 1. Jāņa 4:7 arī varam paskatīties. Mīļie, mīlēsim citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un pazīst Dievu. Un tur tālāk. Principā, Jāņa vēstule ir tāda mīlestības vēstule, kas norāda uz to, ja tu paklausi Dievam, loģiski, ka tuvākais kā otrais bauslis, ja tev būs cita attieksme. Jo, ja tu sevi mīli, bībeliskā izpratnē, ja, ka tu negribi iet uz elli, bet ka tu gribi iemantot Dieva valstību, mūžību un izpatikt Dievam, tad loģiski ar šādu izpratni tu mīlēsi tuvāko, atraus viņu no grēka, vedinās viņu uz likumīgu dzīvesveidu. Un tev nebūs nekāds ļaunums pret šo tuvāko, pat ja viņš ir pats sliktākais varbūt, ja. Tā kā te ir šis moments. Labi, tas ir par grēku nožēlu īsumā, bet mēs varam, kā tas mums ar laikiem drusciņi ir laiks, gribētos pieminēt tāds moments no galatiešiem, mazliet no vēstules galatiešiem. Mēs sludinām evaņģēliju, stāstām cilvēkiem par Dievu, bet aicinām uz draudzi, ar ko? Mums būs sadraudzība, mums būs tējiņi, cepumiņi, varbūt sporta pasākumi. It kā liekas baigi forši un labi, ja? Bet Bībele saka, ja Galatiešiem 1:10. Ja no cilvēkiem meklē labvēlību, ne no Dieva, es cenšos cilvēkiem patikt, tad es principā nebūtu Kristus kalps, tā viņš saka. Mums ir iztulkots savādāk, es izlasīju vienkārši no citu tulkojumu, kas ir tā precīzāk. Ja tu meklē labvēlību no cilvēkiem, ja tu viņiem centies izdabāt, tu neesi Kristus kalps, un bieži vien evaņģelizējot, mēs cenšamies tiešām izdabāt kaut kādā veidā, piesaistīt uzmanību. Un it kā liekas, kas tur slikts, galvenais, lai atgriežas, jā, piekritīšu, bet parasti tas akcents nosvarās uz to, ka tu izdabāt cilvēkiem, lai tikai būtu draudzē. Tā labāk, lai viņš nav draudzē. Tāpēc, kad sanāk tāds tā kā liekulīts, viņš atnāk gan uz draudzu cepumiem, baigā draudzība, cieņas pēc, varbūt viņš tur iet uz baznīcu, bet realitātē viņam nemaz tā Dieva lietas nemaz neinteresē bieži vien. Jo, ja tas tā būtu, jūs paskatieties uz tiem cilvēkiem, cik daudz cilvēki ir bijuši draudzē, tavā paša draudzē, mūsu draudzē. Paskaties, tur vajadzētu būt tā, ka draudzes nami ir pārpildīti. Bet kāpēc tā nav? Tēja, mēs izdevājām cilvēkiem ar tēju, ar cepumiņiem, mēs pasludinājām, tad mēs domājām, viss ir kārtībā. Nav kārtībā. Dievs Pāvils vispār saka, ja tu izdabā cilvēkiem, tu automātiski neesi vairs ticīgais, tu nekāds ticīgais neesi. Tu esi neticība Dievam, un kaut kā tā sanāk. Un bieži vien mums tā sanāk, ka mēs tos cilvēkus par katru cenu gribam iedabūt draudzē, viņi nāk kādu laiku un liekas, jau viss, vat reku riktīgie, ja? Un beigās viņi tomēr nav. Jo, pastamies reāli Dievam, viņi visi ir pustukši, nemānīsim citu, ja? Līdz ar to tāda versija metode, es domāju, ka viņi nav. Lielākoties viņi ir nederīgi, ja, tādā veidā izdabāt kaut kā, lai tikai pievilinātu. Dievs nekur vispār Dievs nekur neizdabā nevienā. Vai nu tur ir, vai nu tur nav. Vienkārši kategoriski. Vai nu tu izvēlies dzīvību, vai nu tu nāvi izvēlies. Tur citu variantu nav, trešā varianta nepastāv.